Un tā ir sistemātika. Mēs iepriekš apvienotais saraksts rosinājām šo mangāna rūdu pa tranzītu, par šo mangāna koalīciju, faktiski pārtraukt to sadarbību. Nē, mēs nevaram, mums Eiropā kaut kas jāgaida. Mēs rosinājām, kolēģi faktiski rosināja Zapad aktīvās fāzes laikā slēgt ārējo robežu ar Krieviju. Nē, mēs neko nevaram. Apvienotais saraksts, mēs rosinājām tiešām izvērtēt, uzdot uzdevumu, skaidru uzdevumu valdībai atnākt ar plānu, kā mēs varam konfiscēt Krievijas valsts aktīvus un šos resursus atdot Ukrainas armijas stiprināšanai. Nē, mēs atdodam komisijai, neko nevaram. Visu laiku mēs neko nevaram. Pirms dažiem mēnešiem mēs prasījām ārlietu ministrei Bražai, kāpēc viņa Krievijas sporta ministru piekrita izņemt no sankciju saraksta. Atbildi tāda gara, neko konkrēti nepasaka. Es neredzu, ka šeit mēs atbalstītu drošību. Vienlaikus es redzu progresīvos, kuri dejo šo bīstamo Palestīnas deju kopā ar mūsu ārlietu ministru Braži. Visu šos aspektus saliekot kopā, es nevaru pateikt, ka šī ir drošības koalīcija. Šī vairs nav tā vienotība, kas bija vēl šī sasaukuma sākumā.